Bet zini, kas man patīk Vidzemes tirgu visvairāk, ir tas, ka šeit nav nekas grandios. Kad tu atnāc šeit un tu jūties kā cilvēks, tev ir tas cilvēciskais mērogs, tev ir tās cilvēciskās sajūtas, tās attiecības. Tu atceries, kā te bija pirms 3-4 gadiem? Jā, tur bija liels autoplacis uz nomu, ikdienā stāvēja automašīnas, paviljons ciet. Tur savukārt bija pāris tirgotāji, kas noteikti nebija pelnījuši tādu attieksmi, kādā viņi bija. Diezgan bēdīgi, tukši pamesti, vējš gaudo cauri. Es nonācu Vidzemes tirgu 23. gadā, pašā sākumā, un tas bija tas zemākais punkts, kur gan viss bija aizvēries. Un tagad šo pāris gadu laikā mums ir katru trešdienu nakts tirgus, mums ir bijušas vairākas dzimšanas dienas ballītes, Ziemassvētku ballītes, tā egla šeit ir lieliska, un ja vēl sniega čups vispār ir izcili. Survival kit noticis, kas ir bijis visplašāk apmeklētākais survival kit visā vēsturē. Kas ir tas, ko mēs varam darīt Vidzemes tirgu nākamajos 4 gados? Mēs kā pilsēta esam uzlikuši ļoti lielas ekspektācijas, noteikums, kam šeit jātop, protams, tirgus funkcija turpināsies. Esam pasūtījuši arī to, lai šeit būtu arī ēdināšana, kultūra un viss tas, ko mēs iesākām, jo arī šie zaļumi, kad tie parādījās koki, cēlmi, bērni varēja ložņāt, ēst saldējumi, sevišķi vasarā. Pareizi, mēs taču dabūjām šeit iekšā šo mazo mikroskvēriņu, kur bija tikai zaļš, gandrīz vai tūkstnesis, un mēs dabūjām kokus, un mums palīdzēja pilsētas ainava arhitekte, un šī vasarā ir lieliska vieta, kur bērni mēdz uzturēties un cilvēki apsēsties, jo tāpēc, ka beidzot ir nedaudz ēnas, ir patīkama vide, un tu negribi pamest šo vietu. Jā, un katru reizi tirgotāji ir vairāk un vairāk. Atceros, sākumā bija šajā galā pārdesmit paviljoni, tirdzniecības vietas, un tagad te ir visapkārt, arī tas ir atvērties. Tā kā tas ir audzis tikai augumā, un mēs varam redzēt, ka vietai iedot grūdiņu, un tas aiziet kā tāda sniega bumba. Man liekas, pats svarīgākais tomēr ir tas, ka cilvēks par šo vietu jau ir nobalsojis. Ja te nebija nekā, tad tagad mums ir gan pircēji, gan pārdevēji, un viņi paliks arvien vairāk, un tā ir pati svarīgākā zīme, kā atdzīvināt vietas. Nevis mēs iegrūžam ļoti daudz līdzekļu nezināmās ēkās vai nezināmās nākotnēs, bet mēs zinām, ka cilvēks ir vissvarīgākais investors un vissvarīgākais ieguldījums šajā vietā. Jā, lai būtu cilvēcisks tirgus. Lai būtu cilvēcisks tirgus, jā. Cilvēcīgs tirgus.